Tātad šobrīd Gravity Team darbojās apmēram 30 biržās, treidojam tuvu 1% no pasaules spota volumes. Paredzēt cenu, tas ir tā kā svētais grāls trading pasaulē, un tas ir tā kā zināms, ka ir ļoti, ļoti grūti. Aizvien vairāk ikdienas reālas parastu iedzīvotāju problēmas varētu tikt atrisināts ar kripto. Un tā ir laba ziņa. Principā kripto tas nozīmē, ka tā vairs nav tā kā magic internet money, kas ir derīgi tikai kaut kādiem ieroču tirgotājiem un visādiem citiem nelegāliem. Tie ir normāli biznesi, kas cenšas pievienot vērtību. Kā jūs to panākat? Sveiciens visiem! Šis ir podcasts par blokķēdes un kriptotehnoloģijām Latvijā un ne tikai. Un šodien pie mums ciemos ir Krišs Pujāts, Gravity Team tehniskais direktors. Jā, Krišs, tehniskais direktors, CTO. Jā, sveiks, Krišs, prieks tev redzēt. Sveiks, Dāvi. Ļoti, tu tā interesanti pateici, kad es esmu ciemos pie jums. Sanāk tā, ka jūs esat ciemos pie mums. Jā, uz abām pusēm. Uz abām pusēm, jā. Ļoti laipni aicināti mūsu piecīgajās telpās, Zunda torņos, 19. stāvā. Ļoti interesanti būt šajā pasākumā. Jā. Mēs esam, tu esi ciemos pie manis, bet es esmu ciemos pie tevis. Ļoti interesanti sanāk, ļoti interesanti. Ok, cool. Noteikti pieskarsimies un vairāk sapratīsim, ar ko jūs šeit nodarbojaties, tāpēc, ka izskatās pēc ļoti tāda interesanta kosmoskuģa, un man šķiet, ka arī nodarbi ir diezgan tuvu kosmosam un raķešu tehnoloģijām un visam pārējām. Tur es Krišu var redzēt arī tieši raķeti. Bet varbūt pirms mēs ķeramies klāt tam, Kriš, kas tu esi? Ko tu dari? Un vairāk pat gribētu zināt, kāds bija tavs ceļš pirms Gravity. Oh, wow! Cik pāris interesanti jautājumi. Mēģināšu atbildēt. Kas es esmu? Es pats sevi sauktu par tādu tā kā vizionāru. Vismaz tas ir tas, kas es gribētu būt. Varbūt man neobligāti sanāk, bet tas ir tas, kas es gribētu būt. Es sāku ar programmēšanu ņemties 2008. gadā. Tas ir apmēram tas laiks, kad es vairāk vai mazāk nojautu un kaut kā priekš sevis definēju kaut kādu veidu trajektoriju, virzienu, kurā es gribu doties. Un es pirms tam biju pamēģinājis kaut ko darīt ar pārdošanu, ar mārketingu un tādām lietām. Un bakalaura izglītība ir ar to saistīta. Un kaut kā likās, ka man viegli ir runāt ar cilvēkiem, un tāpēc man droši vien būs vieglāk iet uz sales vai kaut kā tam līdzīga. Beigās izrādījās, ka mana tāda vispatīkamākā vieta, kur es varu visvairāk entuziasmu atrast un pašmotivācija bija tieši saistīta ar datoriem un programmēšanām. Un tāpēc es jau no paša sākuma guldīju iekšā 14 stundas dienā. Bija passionate. Tā kā blēžam, mācāmies, pētam, skatāmies un relatīvi ātri gāju uz priekšu karjerā. Un tad strādāju gan ar datubāzēm, gan ar robotiku, gan ar frontendiem, mobilās aplikācijas taisīju. Un, ja es drīkstu nedaudz iestarpināt, es dzirdēju, ka tu arī darbojies ar kripto trading botu izveidi vēl pat pirms Gravity Team. Teiksim tā. Tā kā uzkrājot visas tās zināšanas, tur AI un backends, frontends, visas lietas, es izdomāju, ka varbūt jāmēģina kaut ko pašam savu sākt. Un tā lieta, ko es sāku, bija niekošanās ar kripto trading botiem. Jāsaka, tas process, kā Gravity Team tapa, kā man liktos, ka tas ir korekti teikt, ir, ka vairāki cilvēki, neatkarīgi viens no otra, Latvijā taisīja dažādas kripto trading botus. Mēs satikāmies TechHubā un apmainījāmies ar pieredzi, ko viens dara, ko otrs dara. Es biju vairāk tāds tā kā programmētājs, kas gāja uz high frequency trading, HFT tehnoloģijām, kas būtu augstas veiktspējas, super īsa termiņa tirdzniecība, mērāma tur zem milisekundes. Un mēģināju izmantot savas tehniskās zināšanas. Man bija iespējams pamatots uzskats, ka tehniski es māku darīt lietas. Pārējie džeki, kurus tajā laikā satiku TechHubā,
viņi bija vairāk tā kā no finanšu pasaules. Viņi vairāk gribēja atbildēt uz jautājumu, kāpēc kaut kur ir kaut kādas iespējas, no kurienes viņas ir radušās un kā viņas korekti varbūt apgūt, izmantot. Vai pareizāk būtu teikt, kā korektāk apmierināt nepiepildītu tirgus vajadzību un ļaut, lai tev par to samaksā. Okay. Tā jūs sākāt būvēt botus kopā. Jā, un tad mēs sākām būvēt botus kopā. Teorētiski varētu teikt, ka Gravity Teams nosacīt radās tā, ka mēs tā kā apvienojāmies. Okay. Tehniski tur juridiski mēs tur noformējamies varbūt nedaudz agrāk, bet teorētiski tas Gravity Teams ir tā apvienība. Bet pirms tam jau visi iesaistītie bija kaut ko jau niekojušies jau kādu laiku iepriekš. Okay. Un tā kā tu pieminēji niekošanos, kas bija tava pirmā kriptovalūta, ar ko tu iepazinies un ko tu aktīvi sāki treidot? Man ļoti ieintriģēja tas, ko tu minēji par šo treidošanu zem milisekundes. Tu treidoji, pirmais jautājums, tu treidoji centralizētos exchange'os? Jā, centralizētos. Okay. Then that's doable, jo es te nedaudz ar nodēm esmu paņēmies kādu brīdi. Tajā DeFi space'ā tur tas nebūs tik viegli iespējams. Tur arī dažādas interakcijas ar ārpasauli maksā naudu, kamēr kripto, kamēr centralizētos biržās tikai fiziski notikuši treidi maksā naudu. Ja tu tā kā uzliec orderu un pēc tam viņu nokancelē, tas tev neko nemaksā. Un tad pirmās lietas, ar ko es niekojos, vispār es sāku ar mēģinājumiem kaut ko prediktot, paredzēt. Ja? Un paredzēt cenu vienmēr ir, tas ir tā kā svētais grāls trading pasaulē, un tas ir tā kā zināms, ka ir ļoti, ļoti grūti. Es to mēģināju darīt, man tā kā neobligāti sanāca. Tā arī nebija obligāti high frequency lieta, jo, ja tu ar predictioniem ņemies, tad parasti tu, tas tavs time, man nāk angļu valodas vārdi, tikai iekšā time horizon, laika horizons. Yeah. Laika horizons, kurā tu darbojies, varbūt ir tur, varbūt kādas tur minūtes, varbūt līdz dienām. Tas nozīmē orders, ko tu uzliec, ja? Tajos gadījumos tu pieņemsim, es izdomāju, ka tagad cenai ir vidēji jāiet uz augšu nākošās tur stundas laikā, un tad tu vienkārši tā kā, tad tu vienkārši izpildi to treidu, un ja tev tas laika horizons ir stunda, tad īstenībā nav svarīgi, vai tu kaut ko izdarīsi milisekundes, sekundes vai varbūt pat 10 sekundžu laikā. Tur tas high frequency nav iekšā. Un tas, kur ir high frequency iekšā, tas ir non-positional. Tad, kad tu neizdari spriedumu par tirgus virzību kaut kādā virzienā, kas nozīmē, ka tu vienlaicīgi kaut kādā vietā nopērc un pārdod. Un tajā brīdī, kad tu kaut ko nopērc, tev zem milisekundes laikā kaut kur ir jāpārdod. Tā kā uzreiz jāpārdod. Yeah, okay. Un tas ir tas, kur tas high frequency lietas nāk iekšā. Un tur man tā kā diezgan labi sanāca viss. Tā kā aizgāja pa gaisu. Bija ļoti milzīgi apgriezieni. Kurš tas bija gads? Tas bija 19. gada beigas, 20. gada sākums. Un kādas bija valodas, ar ko tu darbojies? Visas. Okay. Es sevi skaitīju par tādu pieaugušu senior developer. Ja? Un tad tas man tā kā neliktu mieru, kad es esmu uztaisījis sistēmu, kas māk tur darboties tur tikai ar 4. Ja tas ir kaut kāda veida algoritms, tad tam algoritmam jābūt pietiekoši labi parametrizētam, lai viņš var strādāt ar visām. Ja kaut kādu iemeslu pēc tev tur veiktspēja datoram nepietiek, lai viņš varētu tur apkalpot tur 400 valūtas vai tā kā es ar pārējiem strādāju, tad tur kaut kāds 1200 pārus visos iespējamos virzienos, tad vienkārši jāizdomā, kā tu izdarīsi. Tad esi liels programmētājs. Skaidrs, ka tu vari izdomāt, un tad ņēmi un arī izdomāji. Ok, super. Un man liekas, tas bija arī tas brīdis, kad jūs aizdomājāties līdz tam, kad ir jāveido Gravity Team šādā skailā. Jā, tā kā pārējie džeki vairāk darbojās ar, sauksim tās par iespējams nedaudz lēnākām sistēmām, bet viņas bija
tirgus pamatotāks, varbūt tā to varētu nosaukt. Kamēr es mēģināju darboties vidē, kur ir liela konkurence un pārspēt pārējos varbūt ar savu kaut kādu tehnisko spēju, tad pārējie vairāk ar tādu finansiālu spēju. Un tas izrādījās arī ļoti, ļoti, ļoti veiksmīgi. Un tad mēs apvienojām spēkus gan no tehniskās, gan no tādas finanšu puses. Un tad viss arī ļoti labi aizgāja. Ok. Un tagad varbūt minūtes, 2 laikā, vai tu varētu izstāstīt parastam klausītājam, kurš varbūt nav high frequency tradingā un algoritmiskajā tradingā un dažādos šajos sarežģītajos nosaukumos, ko dara Gravity Team un kā Gravity Team ir spējis nokļūt līdz pasaules vienu no līderu pozīcijām tieši market makingā. Un kas ir market makings? Es domāju, mēs varam sākt, kas ir market makings un ko jūs šeit darat un kā jūs nokļuvāt līdz visām šīm te lielajām biržām kā Binance, KuCoin un pārējām. Tātad šobrīd Gravity Team darbojās apmēram 30 biržās un treidojam tuvu 1% no pasaules spota volumes, kripto spota volumes. Tas tā kā relatīvi liels cipars. Tad principā, ja iztēlojās, kad ir kaut kāda trading birža, tas būtu tā kā tirgus laukums, ja, kur var nopirkt tur kartupeļus, džinsus, varbūt arī tur cigaretes, varbūt tur vēl kaut ko. Un tā kā pilnīgi visu, kas tajā biržā, kas tajā tirgu ir pieejams, tur var nopirkt. Bet, attiecīgi kāds pilnīgi visu, kas tirgu ir pieejams, arī pārdod. Tad, Binance, tur ir varbūt kaut kādi, 300-400 koini, kurus kāds grib gan pirkt, gan pārdot. Un tas market makings ir tas vēlmju izteikums, ka es esmu šajā tirgu, es esmu gatavs pirkt tur bitcoin par 100,000, un es esmu gatavs pārdot viņu par 101. Tad tā kā paziņo šajam tirgus laukumam par savām vēlmēm, tātad tu esi gatavs pirkt nedaudz lētāk, pārdot nedaudz dārgāk, tu esi gatavs to darīt uz 400 dažādiem koiniem. Un ja tu tā kā aktīvi visu laiku esi tos saucamos orderus ielicis tirgu, tad tu faktiski nodarbojies ar market making. Tu esi makers šajā tirgu, tu piedāvā dažādus darījumus. Un turklāt ļoti plašā klāstā. Tas ir interesanti citiem tirgus dalībniekiem, tāpēc, ka ja viņi grib iegādāties tur bitcoinu vai jebkuru citu koinu par tirgumu atbilstošu cenu, turklāt lielos apjomos, viņam ir vajadzīgi, lai eksistētu tādi kā mēs, jo ja mēs nebūtu un arī citi tādi kā mēs nebūtu, tad tajā tirgu būtu iespējams ļoti maz darījumu un maz iespējamo darījumu. Tāpēc, ka reāli nebūtu šo te tokenu tik daudz, gan ko pirkt, gan arī ko pārdot. Jā, nebūtu pietiekoši daudz un liela apjomi tām iespējām, ko tu vari pirkt un pārdot. Un tad mēs esam ne tikai tur Binance, kas ir lielākā birža, bet tur vēl 30 biržās. Okay. Un viņās visās ir 300 tur kaut kādi pāri, un viņās visās mēs esam gatavi kaut ko pirkt un kaut ko pārdot. Tas nozīmē, ka vienlaicīgi mums tur varbūt ir 10-15 tūkstoši orderu, kurus mēs kaut kur pasaulē pieskatām un visu laiku sekojam, lai viņi būtu mums interesantās cenu kategorijās ielikt, un lai viņi būtu interesanti arī to atbilstošo tirgus vai kripto exchange tirgus dalībniekiem, lai viņi būtu interesanti, lai viņi gribētu ar mums tirgot. Jā, lai arī šie aseti būtu likvīdi, kā jau mēs runājam, lai būtu iespēja gan viņus gan pirkt, gan pārdot. Nē, šis ir ļoti interesanti. Laikam nesanāca 2 minūtēs. Gandrīz nekas. Es domāju, ka visiem bija diezgan interesanti paklausīties un uzzināt vairāk, bet kāds ir tas ceļš? Es domāju, ka diezgan daudzi no tiem cilvēkiem, kas vēlas ienākt kripto pasaulē un sāk kaut ko treidot, ir pāris biržas zināmākās, pie kā viņi dodas. Šķiet, ka Binance vēl joprojām ir tāda top 1 izvēle cilvēkiem, kas vēlas sākt darboties ar kriptoaktīviem un kriptovalūtām. Un kāds jums bija šis ceļš, kā jūs tikāt līdz Binance? Jo tas noteikti nenotika 1. gadā un arī ne 2. Binance, jāatzīst, jā.
viņš bija relatīvi viens no lielākajiem jau diezgan agri. Dažādu derivatīvu instrumentu pasaulē bija arī citi lielāki 2017. un 2018. gadā, bet jāatzīst, ka Binance bija relatīvi liels un diezgan agri. Mēs izdarījām betu uz Binance diezgan agri. Mēs tur arī ar citām lietām ņēmāmies. Šķiet, ka bija Bitfinex kādā laikā, kā tāda galvenā birža, ar ko mēs treidojām, bet Binance noteikti arī. Un, varētu teikt, ka no kaut kādā 19. gada mēs darbojāmies ar Binance. Viņam bija ļoti labs, ļoti labi izstrādāts tas. Atkal nāk angļu vārdi galvā fee schedule. Tas nozīmē, samaksa par tirdzniecību bija ļoti interesantā cenu kategorijā. Un arī, jo tu vairāk treido, jo tev lētāk tas paliek. Un tad mēs apvienojām tos kontus. Tad jau 19. gadā, lai mēs tā kā treidotu zem vienu kontu, mums skaitījās kopā tā notirgotais apjoms. Un līdz ar to arī lai dabūjām labākas cenas, tirdzniecības cenas. Un, tā ka es neteiktu, ka tas bija kaut kad 3 gadu vēlāk tikai Binance atnāca. Okay, tas notika diezgan ātri. Jūs sākāt 2018. gadā. Niekoties, tas stāvoklis, kad mēs kaut ko sākām treidot, bija 2018. gadā. Tad jūs diezgan ātri sapratāt šo nišu, kas ir market making, kurā var iesprāgties, un tā jūs arī nokļuvāt pie Binance diezgan ātri. Okay. Jā. Okay. Es personīgi darbojos vienas biržas ietvaros, un tā viena birža bija tieši Binance. Okay. Šis ir ļoti interesanti. Un tu pieminēji 15,000 orderus, iespējams, ka pat reizē ik pa laikam jums sanāk treidot, un man šķiet, jums komandas izmērs nav 15,000. Man liekas, jums pat komandā nav 100. Nē, mums nav 100. Jā, un tad tas nākošais attiecīgi ir jautājums, kā jūs to panākat. Jo tu teici, jau no sākta gala saprati, ka tavs aicinājums ir saprast, kā ko automatizēt, kā kļūt labākam ar savām zināšanām, un kā jūs tik daudz varat notreidot. Nē, skaties. Volumu. Skaties. Ja tu uzbūvē, nezinu, tiltu, vai ja tu izgrabi vienu koku karoti, tad lai tu izgrabtu otru koku karoti, tev ir jāiegulda pa lielam tikpat daudz darbs. Un, ja tu gribi uzbūvēt otru tiltu, tad ir arī jāiegulda tikpat darbs, cik pirmajā. Bet programmēšanā tā īsti nav. Ja tu uzprogrammē kaut kādu vienu lietu un viņa strādā, tad viņu vienkārši sakopēt miljardus eksemplāros uzreiz. Tāpēc arī mēs ļoti augstu vērtējam šeit automatizāciju. Turklāt ne tikai kripto algoritmos, bet arī kaut kādās grāmatvedībās, HR un visās līnijās. Tāpēc mēs. Kad nevajag katram posmam atsevišķu darbinieku, bet ir katram cilvēkam ir uzdevums domāt par savu darba efektivitāti. Programmētājiem tagad ir iznākuši visi tie AI palīgi lietas, vai ne, kas palīdz programmēt ātrāk. Un tad visas zaļās gaismas lietot arī tos. Tā par automatizāciju. Un tāpēc sanāk, ka tu tagad uztaisi botu, kas strādā tur Binancē, tur Bitcoinam, piemēram. Ja? Tādā vienkāršot. Ja? Tad tu domā, kāpēc, lai viņš nestrādātu tur Binancē, tur Etherim vai tur vēl kaut kam. Tad tu sāc viņu skeilot. Tad saproti, ka tev īstenībā pievienot jaunus coinus no esošos algoritmus, principā tam ir paredzēts kaut ko izdarīt vienreiz, uztaisīt kaut kādu sistēmu, kas māk izdarīt kaut ko vienreiz. Tā ir, tas ir kaut kāds darbs X, un uztaisīt, lai tu viņu varētu divreiz lietot. Tas ir varbūt 1,3x. Uztaisīt, lai viņš darbotos tur miljonus reizes, tas varbūt ir 2x. Tev galvenais to pirmo eksemplāru labi sagatavot. Un pēc tam jau tā pavairošanas lieta vairs, viņa nav absolūti triviāla, bet viņa nav tik šausmīgi grūta. Ja mēs strādājam tur 10 biržās, tad mums pievienot 11 to ir tā kā, binder dandēt. Mēs zinām, kā to darīt. Un tad tas vienkārši scaling jautājums, un tā kā visi algoritmi darbojās paši.
viņi tur ir visādi monitoringa tūļi, kurus mēs tur skatāmies, un lai mēs redzētu tur tiem visiem 10-15 tūkstoši orderiem un visiem mūsu balansēm, cik mums kurš coins, kurā vietā ir, cik viņi tur vajag. Tur, protams, ir kaut kāds monitorings, bet tāpat arī tas monitorings notiek automātiski, un visādi automatizētie procesi seko līdzi, lai visur pietiktu nauda, tik cik viņu vajag, tad, kad viņu vajag. Un, tā automatizācijas burvība ir. Jā. Un par automatizāciju tu iesaisties diezgan daudz dažādās iniciatīvās, kā piemēram Start School, pie kā mēs noteikti mēs varētu nedaudz vairāk sekundīt, nedaudz vairāk varētu par Start School. Tikko arī noziedojāt Latvijas universitātē. Bija ziedojums uz Ziemassvētkiem arī tieši programmētāju attīstībai. Tātad man liekas, ka tavs viens no aicinājumiem ir atrast pēc iespējas vairāk talantīgus cilvēkus, kuri varētu veikt šīs automatizācijas un būvēt lietas tālāk. Un, tas ir mans tāds no manas perspektīvas, kā tu nonāc līdz šīm iniciatīvām, bet kāda ir tava motivācija? Tad mēs esam 3 co-founderi Gravity tīmā, un viena lieta, kas mūs vieno, ir tāds filantropisks mindsets, vai ne? Ka mums, teiksim, iet labi, bet mēs visi esam latvieši, un mēs varam Latvijai arī kaut ko iedot. Mēs esam ziedojuši arī lietām, kas nav ar programmēšanu saistītas, tur dažādām vides lietām, un kā viņi sauc, tai skolotāji, jauno skolotāju, kā neiespējamā misija, man liekas, kaut kas tāds. Dažādos hackatonos esam piedalījušies, kā atbalstītāji, un Startup House, kas ir TechHub, tā kā jaunais TechHubs ir Startup House, un tajā Startup House'ā iekšā ir Start School, kas ir programmētāja skola. Tā ka es negribētu teikt, ka visas mūsu iniciatīvas ir virzītas tikai un vienīgi uz to, kā dabūt vairāk programmētājs mums. Tur ir arī Tur iespējams ir arī tā komponente, bet viņa nav tā kā 100%. Nav tāds super fokus uz to. Jā, tas nav tā kā vienīgais arguments. Mēs esam arī patrioti, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs kompāniju uzbūvējām šeit, lai gan kripto kompānijas varbūt būtu izdevīgāk taisīt tur Dubajā, vai varbūt tur Singapūrā, vai varbūt San Francisco, vai vēl kaut kur. Mums liekas, ka principā programmētāji Latvijā ir ļoti labi. Varbūt šeit tur nav kaut kādas citas lietas, bet mēs varam aizbraukt pie tām citām lietām, un tāpēc mēs domājam, ka mēs taisīsim šeit. Un tas ir tāds nedaudz patriotisks gājiens, un tur iekļaujās arī, zinām, filantropija saistībā ar Latvijas atbalstīšanu. Un Latvijai, teiksim, tie unikorni nav tik daudz kā tur igauniem vai lietuviešiem. Un ja mēs varam tur kaut kā iekustināt to sistēmu vai piepalīdzēt viņai, lai mums būtu tie unikorni, tad kāpēc gan ne? Vai Gravity Team ir unikorns? Šis jautājums uz ielas, ja tā var teikt, uz ielas runā, un šis jautājums ir aktuāls, bet vai jūs esat unikorns? Es teikšu, tā politkorekti. Man liekas, ka, lai kaut kas skaitītos unikorns, viņam tātad būtu jābūt ar vērtību $1 miljards vai vairāk, bet tas, kā tā vērtība tiek identificēta, ka viņi ir $1 miljards vai vairāk, ir, ka kaut kāds investors atnāk un ieinvestē tevī kaut kādu tādu, kaut kādu procentu no tevis nopērk par kaut kādu summu, tā, ka 100% nozīmētu kaut ko, kas ir vairāk par $1 miljardu. Valuations, uzņēmuma vērtība. Jā, uzņēmuma vērtība. Un mēs esam iztikuši bez investoriem šajā laikā, tāpēc neviens mūsos nav nācis un investējis, lai mēs varētu noskaidrot, cik tad ir tā vērtība uzņēmumam. Mums šobrīd liekas, ka mēs droši vien ka neesam vēl lielāki par $1 miljardu, bet mums nav oficiāla vērtējumi. Mums nav tāda oficiāla vērtējuma, jā, un tāpēc jā, bet liekas, ka vēl nē. Bet
Bet ir plāns, kā tur nokļūt. Okay. Ja drīkst paturpināt politkorekti, vai jums ir plāns piesaistīt investorus? Jo tas ir, man šķiet, vienīgais veids, kā var nokļūt līdz šim unicorn statusam, kā tu arī pieminēji, lai būtu šis te investors un pēc tam šo daļu vērtību tik novērtēt kaut kādā X summā. Un, jā, vai jums ir tāds plāns? Vai tu vispār par to drīkst runāt šobrīd? Nē, es par to neuztraukties. Es runāšu droši vien par tām lietām, par kurām es drīkst runāt. Mēs esam tikuši tik tālu, cik mēs esam tikuši bez tādām investīcijām. Mūsu mērķis nav pēc iespējas ātrāk tikt oficiāli novērtētiem kā unicornam. Mēs gribam darīt to mūsu lietu, mēs gribam attīstīties, mēs gribam tur vēl visādas lietas darīt. Ja kaut kur pa ceļam mēs pēkšņi pārstīsim tur miljardu novērtējumu, tad that's fine. Bet tas nenozīmē, ka mums tagad vajadzēs kaut kur strauji meklēt investoru tikai, lai viņš tā kā novalidētu to mūsu to vērtību. Un mums nav obligāti visiem tā kā jāspiež acīs, ka mēs esam tur unicorns vai neesam unicorns. Mēs daudz strādājam, mēs pārsvarā strādājam ar tirgu, ar biržām un ar bankām. Mēs neesam obligāti tādi rīktīgi klientu orientēti. Ja? Mums tur, teiksim, tas mūsu mārketings neobligāti tēmē uz to, lai tagad tūkstošiem, miljoniem cilvēku sāktu lietot kaut kādu to mūsu pakalpojumu. Kā tas varbūt ir kaut kādām citām kompānijām. Un varbūt tām citām kompānijām būtu svarīgāk tas tituls. Ļoti koncentrēti un ļoti saprotami atbildēji. Varbūt kādu dienu, varbūt tas būs pavisam drīz, bet noteikti, ka būs. Jā, okay. Iniciatīvas. Viena no iniciatīvām, arī ko jūs atbalstat, ir Latvijas Blokķēdes attīstības asociācija. Man šķiet, ka jūs bijāt tie, kas arī, kā lai saka, piekurbulēja, vēlreiz restartēja visu to pasākumu. Jā, un šobrīd arī Eiropas Savienībā ir ieviesta šī MiCA regulācija. Blokķēdes, jeb kripto kompānijas, lielākā daļa no viņām, kas atbilst dažādām kategorijām, viņām būs jābūt licencētām. Yep. Un, kā bija? Vai jūs redzējāt, ka tas notiks un ka tas nāk un kad jums ir jāsakārto vide šajā valstī? Kā tu pieminēji, ka jūs esat patrioti, vai kāds bija iemesls, kāpēc jūs sākāt? Ļoti labs jautājums. Jā. Tātad visā tajā ICO sāgā un vēl pirms tam, kad bija tas pirmais Bitcoin burbulis 2017. gadā, tika uztaisītas vairākas kripto asociācijas Latvijā. Dažas no viņām tur padzīvoja ilgāk, dažas īsāk. Pēc tam bija tāda saucamā kripto ziema, kad tur bitkoins nokrita lejā, aktivitātes nebija. Un tad, kad atkal viss tā kripto pasaule aktualizējās un valdības, ne tikai Eiropā, bet arī citviet, varbūt saprata, ka šitā lieta nekur nepazudīs. Mums ir jāsāk šito regulēt. Un tā ir laba ziņa. Principā kripto tas nozīmē, ka tā vairs nav tā kā magic internet money, kas ir derīgi tikai kaut kādiem ieroču tirgotājiem un visādiem citiem nelegāliem. Tie ir normāli biznesi, kas cenšas pievienot vērtību visiem iedzīvotājiem. Tas ir tā kā ļoti vērtīgs bizness. Un kāpēc lai viņu turētu kaut kur maliņā? Un tāpēc ir tas regulas. Un tad mēs skatījāmies, ka, paskaties, kas ir rakstīts tajās regulās. Ja tu gribi apkalpot jebkuras Eiropas valsts klientus un pieņemt no viņiem noguldījumus. Investīcijas, līdzīgi, teiksim, tā kā tur Binance vai kaut kas tāds. Ja tu iedod savu naudu Binance, un tad Binance pie viņiem stāv tā nauda. Un tajos gadījumos, kad tu pieskaries svešai naudai, un vēl dažos gadījumos būtu jāņem tā licence. Tas nozīmē, ka, ja tu gribi strādāt ar Eiropas klientiem no jebkuras planētas kompānijas, viņiem ir jātaisa bizness kaut kur Eiropā.
Un mēs tā iedomājamies pagaidi, bet tad jau viņi var taisīt arī Latvijā. Viņi var uztaisīt Latvijā to inkorporēties, uztaisīt tā kā kompāniju, un tad viņi var apkalpot visu Eiropu. Ja tu esi kaut kāds tur tāpat tur. Ja tu esi tur Binance vai ja tu esi Coinbase un tu izdomā, ka tu gribi Eiropā kaut ko darīt vai kāda cita birža, tev nav variantu, tev ir jānāk uz Eiropu un tev jāņem viena no licencēm. Vai uztaisam Latvijas to licencēšanās pasākumu tādu, ka viņš ir tā kā labākais, kāds ir. Tā kā labākais, jā. Okay. Un mēs sākumā to darījām kā Gravity Teams, bet tad mēs ļoti ātri sapratām, burtiski pēc pirmās sarunas ar Latvijas banku, ka mums ir vajadzīgs kaut kāda veida pārstāvniecība. Mēs nedrīkstam iet kā uzņēmums, mums vajag būt kā asociācija. Tad mēs gribējām taisīt vēl vienu asociāciju, bet tad mēs paskatījāmies, ka mums jau ir tur dažas. Un tad mēs tā kā atjaunojām vienu no tām esošajām. Un īstenībā tā ziņa, ko mēs nesam tur uz ekonomikas ministriju, finanšu ministriju un arī Latvijas banku, ir ļoti tāda, manā skatījumā, viegli iet uz priekšu, tāpēc, ka mēs nevienā brīdī nesakam, ka mums vajag naudu. Iespējams, kaut kādas citas valsts iniciatīvas tā saka, mēs vienkārši sakam, mēs jums dosim naudu. Uztaisiet šitādu likumu, un lai viņš būtu draudzīgs tur tam un tam, un mēs strādāsim un palīdzēsim jums, lai dabūtu dažādas kompānijas uz Latviju, lai viņas uztaisa kompāniju šeit. Veido biznesu. Jā, lai veido biznesu šeit. Mēs esam Zunda torņos, Zunda torņi ir tukši. Kāpēc, lai viņi nebūtu pilni ar kripto uzņēmumiem? Kripto torņi, jā. Mēs šitos jau kādu laiku atpakaļ iesācām par kripto torņiem. Un kāpēc, lai tā nebūtu? Kāpēc, lai Latvijas stāsts nevarētu būt kā Eiropas kripto hubs. Ja uz Eiropu, ja tu esi kripto un Eiropā, tev ir jāiet uz Latviju. Kāpēc lai mēs nevarētu šādu stāstu taisīt? Igauniem ir tur kaut kāda startup brīnums, tur ir noticis. Lietuva bija fintech lielvalsts. Lietuva bija fintech lielvalsts, jā, un Latvijai varbūt nav tas kaut kāds tāds sales pitch vai kaut kas tāds, vai ne? Un mums ienāca prātā, pamēģināsim, pastīsimies, cik mēs tālu varam tikt. Un pagaidām ir dzirdīgas ausis. Izskatās, ka viss notiekās. Jā. Man šķiet, ka arī viss notiek. Jā. Un paldies Reinim, sveiciens Reinim. Jā, sveiciens Reinim. No Blockchains asociācijas. Darbu. Reinis ir mūsu One Man Army. One Man Army, jā. Blockchains asociācijas vadītājs. Jā, super. Nice. Forši. Varbūt, jā, mēs jau tojamies beigām. Varbūt nedaudz noslēgumu. Ko tu iesaki cilvēkiem, kas vēlas pieskarties pirmo reizi kripto, kādi ir tie pareizie soļi, jo ir tik daudz iespēju, tik daudz variantu, ar ko sākt. Var sākt centralizētās biržas, decentralizētās biržas, var pirkt Bitcoin, Solanu, Ethereum. Kādi būtu tie pareizākie soļi, kā cilvēks pirmkārt, kā viņš varētu izprast, kā šis tirgus strādā, veicot minimālas investīcijas, un otrām kārtām, kā to naudu nepazaudēt? Ok, te arī bija daži jautājumi. Jā. Tad pirmā lieta droši vien būtu jāsaprot, ko varbūt gribās darīt. Te būtu daži varianti. Pieņemsim, gribās nonākt situācijā, kur tu vari iet prom no sava esošā darba un katru dienu tirgoties, jā, un nopelnīt kaut kādu daudz maz pietiekam, bet galvenais ir daudz maz stabili. Lai nav tā, ka tev tur vienu dienu tev ir nopelni 1000, otrā dienā pazaudē 2, tad atkal nopelni 1. Tad ir grūti kaut kādu tādu veselīgu ritmu dzīvē uztaisīt un tur dzīvokli īrēt un tādas lietas. Tev vajag, lai ir daudz maz stabils kaut kas. Ne? Tas nozīmē, vai tu gribi uztaisīt kaut kādu tādu kripto biznesu no tirgošanās, tieši no tirgošanās. Tas varētu būt grūti. Tas varētu būt pagrūti. Otrs variants ir, tu īstenībā negribi iet prom no sava esošā darba, bet tev ir kaut kāds uzkrājums, tur pieņemsim, kaut kādi pārdesmit tūkstoši. Viņi tur šobrīd stāv bankā, vai arī varbūt viņi stāv. Neaug, bet tieši inflācija viņus apēd. Jā, varbūt inflācija varbūt viņus apēd. Varbūt tu esi bijis bišķi gudrāks un esi ieguldījis tur S&P 500, kaut kādās varbūt Teslā vai vēl kaut kur. Tas jau ir labi. Es teiktu, ka kripto ir ārkārtīgi brīnišķīga lieta, kur var ieguldīt. Es teiktu, ka vēlams
lielie koini, kaut kādi top 10, jo mazajiem tur ir tā, ka mēs vispār uzskatām, ka kripto ies uz augšu, bet tieši precīzi vai tur 72. koins ies uz augšu. To neobligāti var teikt, bet visticamākais, ka top 10 ies uz augšu. Tāpēc, ka pirmkārt ir regulācijas, kas padara viņu vieglāk aizsniedzamu gan institucionālām investīcijām, gan arī vienkārši ikdienas kaut kādām patēriņa un tā kā lietām viņš var noderēt, un viņš ir vieglāk aizsniedzams tai pašai Omei no Līvāniem. Ir bankas, viņas sāk vairāk atpazīt, un ir jau diezgan daudz bankas, kas strādā ar kripto, kur tu vari iesūtīt kripto. Tā nav birža, tā ir banka, bet tur viņā var aizskaitīt bitcoin. Ar šīm regulācijām jāsaka, ka visticamākais lietas ies tikai uz augšu. Otrs ir Amerikas prezidents, tūlīt nāk pie varas, vai varbūt tad, kad jūs to klausāties, viņš jau ir pie varas. Viņš ir izteicis daudzas pozitīvas lietas par bitcoinu. Trešais tas, ka Amerikas tās treasury bond yield, tāda obligāciju procenti visticamākais tiks laist uz leju, kas vēsturiski ir cēls uz augšu mazliet riskantākas asset klases, kā pieņemsim tur kripto. Tātad teorētiski tur bitcoinā vai ēterī vienkārši ieguldīt kaut kādu daļu no naudas. Visticamākais, ka ilgtermiņā tam ir jābūt labi. Okay. Šis nav finansiāls. Es tieši gribēju teikt, ka tam vajadzēs palaist tītrus apakšā. Šis nav finansiāls ieteikums, finansiāls padoms, tā ka negriezieties pie manis ar sūdzībām. Bet mēs paši šajā kompānijā uzskatām, ka visticamākais, ka vismaz vēl kaut kādu labu laiku lietas ies uz augšu. Un savukārt ilgākā termiņā, tur 5-10 gadi, lietas pilnīgi noteikti ies uz augšu. Okay. Izskatās, ka jūs esat līdz šim diezgan precīzi pareģojuši, kad ies uz augšu. Ir bijuši visādi. Mēs esam arī apdedzinājušies. Tas nebūtu godīgi teikt, ka mēs visu laiku izdarām pareizās izvēles. Tas nebūtu godīgi. Tā tad vienkārši kaut kādu gabalu no saviem brīvajiem līdzekļiem ieguldīt tur. Un trešā lieta, kas varētu būt, ka vienkārši tagad ar visām šīm regulām ir tāda dīvaina lieta notiek, kad izskatās, ka kripto aizvien vairāk un vairāk varētu sākt spēlēt ikdienas naudas lomu. Pieņemsim tur naudas pārskaitījums no vienas valsts uz otru. Ceļšķi starp kontinentiem. Jā, starp kontinentiem. Pieņemsim tur visticamākais, ka pirmais, kas kritīs, būs kaut kāda Swift sistēma vai kaut kas tam līdzīgs, kas pa lielam ir naudas starptautiskie naudas pārskaitījumi. Teorētiski vērtību tu var pārskaitīt ar kripto. Tas notiek dienās, un viņam nav tā kā bankas brīvdiena, tur sestdienās vai svētdienās. Pašreizējā nauda pa brīvdienām iet gulēt, kamēr kripto nekad neiet gulēt. Un viņš ir daudz lētāk, tie pārskaitījumi, daudz ātrāk, daudz arī drošāk. Vienkārši turēt acis vaļā uz dažādiem servisiem, kas kļūs iespējami un pieejami, līdz visbeidzot, kad varēs vienkārši ikdienā norēķināties ar kripto un izmantot kripto kā ikdienas norēķinu veidus. Jau ir diezgan daudz visādas kripto draudzīgas bankas, tādas tā kā šķiet Vaireks viņu sauc, vai Nexo, vai citas. Tas pats arī ir Revolūts, ja mēs tā skatāmies. Man pašam nav Revolūts, bet liekas, ka arī tur to var darīt. Viņam aplikācijā jau ir taisnā nopirkt kripto, un viņš ir uz tavu vālēt. Iepriekš bija tā, ka tu nopirki kripto. Jā, bet vai tu viņu var tērēt? Pat taisnā, nezinu, to vajag papētīt. Man liekas, ka tu viņu var nopirkt, bet ja tu viņu gribētu tērēt, tad viņš jāpārdod apakaļ uz eiro. Savukārt tajās visās daudzajās citajās aplikācijās ir tā, ka tev viņš automātiski konvertējās uz darījumu izdarīšanas brīdī, un tad tev vienkārši kontā stāv tur kripto, un tu vienkārši
tev ir kripto karti, tad tu maksā, viņš automātiski konvertējas uz eiro un veikals dabū eiro. Bet es pieļauju, pēc gadiem 2, 3 pat nebūs svarīgi, lai veikals dabū eiro, jo veikals mierīgi drīkstēs dabūt arī kripto. Yeah. Un tas nozīmē, ka tev ir kripto, veikalam der kripto, tu vienkārši maksā ar kripto. Viena interesanta lieta, ka mēs ļoti daudz runājam par kripto, bet šis blockchain kā tehnoloģija, man šķiet, ja es nemaldos, šobrīd arī Apple Instant Payments, ka tu vari pielikt iPhone telefonu vienu pie otra, izmanto Ripple, XRP blockchains tehnoloģiju. Tas varbūt vēl nav tā, ka tu maksā kripto, bet tu principā šos transakcijas tāpatās notiek uz blockchaina, kas ir daudz drošāks veids nekā skaitīt caur centralizētu vidi. Bet super cool. Kaut kāds novēlējums kripto entuziastiem. Šoreiz entuziastiem, jā. Entuziastiem, jā, jo mēs tikko runājam, kas ir jādara cilvēkiem, lai viņi sāktu nodarboties, bet kaut kāds novēlējums entuziastiem un varbūt tavs tāds predictions turpmākajiem 5-10 gadiem, kur mēs virzamies. Pirmā lieta, kripto entuziasmiem hodl. Tas kripto entuziasmi droši vien zinās, ko tas nozīmē. Tā ir viena lieta. Kur mēs virzamies, es jau mazliet ieskicēju. Man liekas, tas, kur mēs virzamies, ir, ka kripto un fintech pasauli varētu lēnām saplūst. Kad tev varētu, ka tas oriģinālais Bitcoin white papers par to, kā Bitcoins varētu atrisināt dažādas monetārās politikas lietas. Kad viņš aizvien vairāk sāk piepildīties, valdības sāk atpazīt kripto kā efektīvu un ērtu un labu tādu finansiālu instrumentu. Negribētos viņu saukt obligāti vēl par naudu, bet ka vērtības pārnese varētu tikt izmantot, vērtības pārnesē varētu tikt izmantotas kriptā. Un aizvien vairāk ikdienas reālas parastu iedzīvotāju problēmas varētu tikt atrisināts ar kripto. Un tā kripto pievienotā vērtība aizvien vairāk ielaustos tradicionālajās finanšu operācijās. Tas būtu tāda lieta, ko mēs šeit domājam, ka tā visticamākais būs 5-10 gadu laikā. Okay. Par blockchain runājot, attiecīgi ļoti līdzīgs stāsts. Tur ir gan visādi tur NFT, gan tur decentralizētās finanses, gan citas lietas. Arī tās varētu aizvien vairāk tikt atpazītas valdības līmenī. Tur NFT pa lielam nozīmē īpašuma tiesības, kas ir reģistrētas blockchainā. Teorētiski īpašuma tiesības var reģistrēt arī CSDD vai uzņēmuma reģistrā vai zemesgrāmatā. Igaunijā jau zemesgrāmata griežās uz blockchains, un mierīgi iespējams, ka 5-10 gadu laikā tas vienkārši tā kā tāda lavīna pārbrauks pāri visai planētai, jo to uzturēt ir daudz vieglāk. Tas ir vienots standarts pilnīgi visiem. Ja kaut kādā vienā valstī kaut kāda digitāls risinājums tiek izstrādāts priekš blockchainiem, tad viņš teorētiski derēs arī citām, jo blockchain tāpat. Daudzas lietas, ko blockchains piedāvā, tiks izmantotas arī valdības līmenī, un tāpēc blockchains un kripto 5-10 gadu laikā, to zinās visi. Ok, super. Jā. Paldies, Kriši. Paldies, ka uzņēmi šodien pie jums, Gravity Team. Paldies, ka uzņēmi pie sevis savā podkastā. Jā, apusēji. Paldies, tā liels. Jā, dai. Turās. Kaut kā tā.